Mazāk runu par citiem, man gribās sētā vairāk saules liekas baumas, uz man sētāja virsū ēnu pārāk daudz. Ja mēs visi draugi, kāpēc man zēni projām brauc? Drāmas kauns un tu surfo pa to kaudzi, esi uzmanīgs, jo nesam tāds pacietīgs būtnes. Pirms tu cita skaiti, varbūt savas saskaitīsi kļūdas un uz mūžu. Lai arī cik tev garlaicīgi būtu, neaiztiec manu hūdu, tā kā ar pasaulu mūku. Mēs esam gaisā Pārlielupē. Mani sauc Konstantīns Zelčs-Vuškāns, un šis ir labākais podcasts Jelgavā, jo mums vienkārši nav konkurentu. Pie manis šodien ciemos ir Jevģenijs Iļinskis. Sveiki. Kā arī Andrejs Pagors. Sveiki visiem. Un neatkārtojamais Vidvuds Račs. Vakar. Kā tev klājās? Sūdīgi, bet glauni. Kur Žoriks palika? Kāpēc tu bez Žorika? Viņš traucētu. Viņš strādā. Es, kungi, vienmēr esmu domājis, kādreiz dzīvē atnāks pie manis ciemos šāds setups. Ja, tā kā, kad ir kārtīgas vīru runas, tur nevajag būt tur pārāk delikātam, var pateikt kādu asāku vārdu. Un tāpēc arī ilgi tā kā nekavēsimies. Pirmais jautājums. Šodien tad mums ir komitejas sēde, ja pareizi saprotu, un jau izskata jautājumu par to, lai bez konkursa ieceltu jauno Jelgavas pašvaldības policijas priekšnieku, kurš agrāk bija vecā vietnieks. Andrej, tu esi policijas virsnieks. Tātad šitā bez konkursa drīkst vispār cilvēkus iecelt iekšā? Un tagadējais domas deputāts vēl. Jā, domas deputāts vēl, jā, un arī nākamās domas deputāts. Jā, tā kā, es atvainojos, jums jāzina, taču būtu tā kā, vai ir, piemēram, iekšējā pārliecība, ka tā nevajag, piemēram, darīt? Godīgi sakot, man ir tāda pārliecība, un šodien tieši Finanšu komitejas uzdevu to jautājumu, jo sākumā man liekas, ka bija informācija, ka tieši konkurss, līdz ar to man interesē tieši, cik daudz ir pretendentu, un kāds redzējums katram no šīm priekšniekiem topošiem. Bet rezultātā iznāca, ka jā, bez konkursā, un tieši šeit, kā man šodien skaidroja izpildirektora Putanē, ka šeit nav likuma pārkāpums. Jā, toties ir, kā no pašvaldību, un tieši runājot par pašvaldības policiju, ka viņi var virzīt tieši konkrētu personu, kura jau nostrādāja, un tas Māris, kuru virza, es paskatījos viņu CV, godīgi sakot, man nav tur kam pieķerties. Jo patiešām cilvēks strādā kopš 2000. gadā, toties 24 gadi viņš pavadīja Jelgavas pašvaldību policijā. Viņš auga no parastā patruļnieka līdz vietniekam, un tagad viņam principā priekšnieks viss Jelgavas policijas pašvaldības. Un pēc izglītības arī es redzēju, ka cilvēki patiešām attīstās, jo viņam bija kaut kāda vidusskola tur pabeigta, bet pēc tam viņš pabeidza bakalaura tieši ekonomika, un pēc tam viņš 2024. gada pabeidza arī maģistratūru, tieši tiesību zinātni. Līdz ar to pēc būtības, jā, mēs varam, protams, mans redzējums tāds, ka mēs varam būt pret visu, ko piedāvāja esoša vēl varā, jā, kamēr viņu līdz jūlijam vēl vada pilsētu. Bet pēc būtības, parunājot un uzdodot jautājumus arī Marim, es neredzēju tur, ka būtu, tu tā kā negribētu atbalstīt šo personu. Līdz ar to šodien es godīgi teikšu, es balsoju par, es viņu atbalstīju. Kaut man nepatīk šī sistēma, kad ne tikai runājot par pašvaldību policiju, mēs redzējām arī, kad tika iecelt tur komercdirektora Jelgavas ūdeni bez konkursa, komunāli pakalpojumi bez konkursa, tur bez konkursa, es vienmēr esmu pret. Šeit, atkārtošas likuma pārkāpuma nav, pēc būtības vadība tā var darīt tieši izpildu institūcijas. Un runājot par to, ka vai šī persona ir piemērota, es teikšu jā. Tāpēc, ka cilvēks patiešām visu savu mūžu nostrādāja pašvaldības policijā, viņš pārzina, kas notiek iekšienē, viņam ir savs redzējums, bet kā viņš turpmāk strādās, protams, mēs arī tam sekosim, un ja būs redzēsim, ka viņš neatbilst, protams, tad virzīsim citu personu. Ok, Vidvud, tu arī esi saistīts ar tiesību sargājušajām iestādēm, jā, vienu sekundi. Ir ko piebilst šeit vai savs viedoklis, jo it kā pēc būtības formāli likums ir ievērots.
Vai tas būtu kaut kāds sabiedrības kredīts, kas tagad būtu jāatstāj un jāsāk dedzināt tikai, piemēram, kad ir jaunā doma apstiprināta? Es jau pajautāšu, Andrej, kā tev dienas pakā bija, ka aizgāja prom no policijas? Kapteiņ. Man arī kapteinis. No, mums ir Es vēl esmu bet esošajā dienestā. jautājuma būtība. Jā, Tad, respektīvi, Tā ir. vai nevar šādi darīt pirms jaunā domas sasaukuma? Kā jau Andrejs teica, formāli likumu viņi ievēroja, viņi var izdarīt. Jautājums, viņiem ir pārbaudas laiks, vai viņi iecēla uzreiz bez Uzreiz jau iepriekšējuši viņš pēc pieprasījuma, viņš uzrakstīja iesniegumu. Tātad iznāk principā, ja ar 1. jūliju būs kādam pretenzijas, teiksim, esošai koalīcijai, lai viņu atbrīvotu no amata, pašvaldība var iestikt tiesvedībās. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka jaunai vispār koalīcija viņai būs citu daudz darbu, kur jāieguldās un nebūs laika, lai ņemties konkrēti pagaidām ar pašvaldības policiju. Līdz ar to paies laiks, un tas arī Maris viņš sevi pierādīs. Vai viņš ir spējīgs vai nav spējīgs. Labi, tad pabeidzot tālāk, es uzskatu, ka nevar tā darīt, ka 5 dienas esošajai pašvaldībai līdz pilnvaru nolikšanai paliek, un viņi pieņem tādu lēmumu, jo tā nekā ir viena no gandrīz centrālajiem iestādēm pašvaldībā. Un, teiksim, ja pat paceļot to personas lietu, es šaubos, ka tur, teiksim, varēs atrast, cik viņš ir sniedzis ierosinājumus, grozījumus, uzlabojumus pašvaldības policijas darbā un organizācijā. Tagad, teiksim, tajos pašos kaut vai cietumos vai policijās uz augstāku amatpersonai jāprezentē ir sava vīzija, un pat uz vairākām lapām ir viņa redzējums un rakstveidā, ko viņš piedāvā, kādus uzlabojumus darīt. Šeit man liekas, ka tas viss ir ķepļep sadarīts atkal. Tagad mums bija nesen ģenerāla prokurora vai neizvēlēšana. Arī viņam ir vīzija, tur viņa konkurentiem vīzija, tad izskata to tieslietu padomu, saka, mēs virzam šito uz apstiprināšanu. Jūs dzirdējāt to vīziju uz vairākām lapām? Redzi arī. Jā vai nē? Jā vai nē atbildi. Mēs prasījām viņu. Protams, tā kā nebija konkursa, tieši kad par vīziju runājam, tad, kad ir daudz pretendentu, kad ir atklāts konkurss, tad ir vīzija. Šeit pēc būtības tas ir lēmums izpildvara. Tu tas izpildvara pasakā, mēs tevi šitais aiziet, mēs gribam tevi virzīt. Viņam var ko pateikt, jā vai nē, bet viņi saka, tu pēc visiem kritērijiem atbilst, un viņi virzā. Tāpēc šeit nav vīzija. Protams, mēs šodien prasījām, ko tu gribi mainīt, ko tu redzi, kur ir kaut kādi mīnusi. Jā. Viņš pateica, jā. Un es saprotu, ka cilvēks patiešām, viņš ir savā sfērā. Jā. Protams, Vīvuds saka par to, ka, protams, mēs nevaram to pacelt, vai viņš tur sniedza kaut kādus priekšlikumus, ka vajag mainīt kaut kādu darbu, bet varbūt viņš ir sniedzis. Neviens to nav pārbaudījis. Es varu teikt, ka nav sniedzis. Nē, labi, kungi, Jevģēnij, tu dzirdēji divi iestāžu kapteiņi, jā. Viens saka jā, jo mums ir jāizpild tas, ka izpildvarē atnāk un tā vienkārši jāizvietoja nākamais, kas rindā. Otrs saka 5 dienas. Tu esi politikas apskatnieks jau pirms vēlēšanām bijis. Manuprāt, diezgan objektīvs. Daudz saka, ka tu neesi objektīvs, jo esi tajā attīstībai par kaut kā tur saistīts, vai ne? Vai kopā ar viņu biedriem kaut kādā biedrībā? Attīstība par, kas pietuvināta kustībai par. Jā, attīstībai par, kas pietuvināta kustībai par, jā? Biedrība. Jelgavas attīstībai. Jelgavas attīstībai. Kuras vadītājs iestājās kustībā par. Jā, sapratu. Bet tik un tā. Tagad vēlēšanas beigušās, Laidara vārti ir vaļā, tu drīkst teikt, ko tu gribi, nav vairs jāklusē, tur jāpiega. Šitais ir normāli. Tur tagad sēž Daģis, Dūmiņš, viņi tagad vēl iekšā cilvēku, ar ko pēc tam pašiem būs beigās jāstrādā, jā? Bet viņiem tā kredīta vairs nav. Viņiem jāgaida, kad jauns sākās. No sistēmas viedokļa es teikšu, ka tas netika izdarīts pareizi. Es piekritīšu tam viedoklim, kad atstrādājam tās pēdējās dienas un nododam visus lēmumus nākamajai domai. Ir pilnīgi cits sastāvs, ir pilnīgi cita koalīcija. Atstājam šos lēmumus viņiem. Ir tāda opcija uztaisīt priekšnieka pienākumu izpildītāja uz kaut kādu laiku un dot jaunai koalīcijai, teiksim, organizēt konkursu, atklāt un tā tālāk. Bet es piekritīšu arī Andrei viedoklim, kad cilvēks, kurš ir izaudzis no patruļnieka līdz priekšnieka vietniekam, viņš būs diezgan kompetents. Un tā izglītības iegūšanas kāra, jā, ko rāda viņa CV, tas saka par viņu kā par labu speciālistu. Neslēpsim, ka
pašvaldības policijā ir liels problēmas ar atalgojumu pašiem patruļniekiem. Un es domāju, Māris to ļoti labi apzinās. Un es domāju, bez iekšējā policijas atbalsta diez vai šāds gājiens šobrīd būtu iespējams. Ja viņam ir iekšējais atbalsts no kārtībniekiem, no patruļniekiem, tad es ceru, ka viņam ir idejas, kā optimizēt budžetu savas iestādes, kā pacelt algas patruļniekiem un citiem darbiniekiem, lai policija pildītu savas funkcijas pilnvērtīgi un nerakstītu kolektīvās vēstules. Man jau pilnīgi tagad sajūta mutē ir, ka kāds nenogriezīs kaut kur zāli, laicīgi nenopļaus, un viņš atnāks, nosodīs un pacels patruļniekiem algas. Lai es piebildīšu, lai jūs saprastu, policija nav bērnudārs. Policija gan izmilitarizēta struktūra, ieceļ priekšnieku, un tur viņa vārds ir likums. Tur nedrīkst būt bardakam, tur jābūt konkrētai, visam kārtībā, lai funkcionētu visu no A līdz Z. Tur nav nekāda tur kaut kāda demokrātiska vistu ferma, kur mēs tagad iesim visi un balsot un tam līdzīgi. Viņš, protams, var būt kā priekšnieks, saimnieks, pasaukt kolēģis pa vienam izrunāties. Piemēram, spilgts piemērs. Viņš zina, ka tāda problēma ir. Es jau to rakstījušu, aktualizēšu atkal. Piemēram, mums ir savākti tur veseli čupa ar valsts policijas pensionāriem. Viņi nebrauks stāvēt pasākumos ārā. Brauks sievietes stāvēt. Piemēram, tāds dežūdaļas priekšnieks Valdis vai operatīvās daļas. Viņš atnāk uz maiņu. Viņš strādā 8 stundas normālo darba laiku. Viņš sēž ēd krosānus, dzer kafiju un skatās kamerās, ko dara citi kolēģi. Faktiski tev ir dežūrmaiņa, kas strādā 24 stundas. Tur ir tāds arī inspektors, kas arī to pašu dara. Priekš kā vajag 2 personas, kas pilda vienu funkciju. Aizvācam prom to operatīvās daļas priekšnieku, viņa algu izdalam pa visiem pāriem amatpersonām. Algas pieaugums pa sotaku sanāk katram cilvēkam. Praktiski piemērs. Aiziet, Andrej, lauzies iekšā. Es redzu, ka tu pilnīgi jau... Ko jūs te vispār stāstat? Viss pareizi saka. Šeit arī Vivuds pareizi. Es gribu vienkārši tevi atbalstīt, tāpēc, kā arī Marija šodien teica, ka mums jāizvērtē katra policija darbinieka darbu. Ja šeit mēs no viena paņēmām to, ko viņš nepilda, tad varbūt vispār likvidējam amatu, a viņas algu tieši liekam pie tā, kurš reāli strādā un dara savu darbu. Arī gribu atbalstīt Jevgeniju. Strādājot gandrīz 10 gadus policijā, es ļoti labi saprotu, ka tevi var likt kāda tur vadība par priekšnieku, par galveno inspektoru vēl, bet ja tevi neatbalsta tava komanda, darbinieki, ja, tad sākas šita, kas nav disciplīnas, katrs grib tur ko darīt, vienkārši tevi neklausa. Šeit ļoti svarīgi, lai būtu tieši atbalsts. Un ļoti labi es redzu no savu dzīvi labu piemēru, kad bija ģenerāls Kjūzis kļuva par valsts policijas priekšnieku. Tas cilvēks, kur gāja arī no patruļnieka, aizgāja līdz policijas priekšniekam, un viņiem bija atbalsts katra iecirkņa. Tieši katra iecirkņa. Tas patiešām cilvēks, ka neviens par viņu sliktu vārdu nevarēja pateikt. Un šeit arī cilvēks dienēja 25 gadus, un tagad viņu kļuva par priekšnieku. Es domāju, ka viņam būs liels atbalsts, un viņš zina tas problēmas, kur ir iekšē. Līdz ar to viņš viņu risinās. Un par algām. Jā, viņš arī šodien minēja par to, ka Jelgava inspektoram ir 1013. Bruto vai neto? Man liekas, ka bruto tas bija. Noteikti bruto. Es neprecizēju, bet viņš pats pateica, tagad viens no inspektoriem aizgāja no darba un aizbrauca uz Rezekni. Tāpēc, ka Rezekne inspektoram ir 1300. Jā. Līdz ar to mēs nevaram to arī pieļaut, ka no Jelgavas, jā, salīdzinot arī līmeni vispār Rezekne un Jelgava, ka no šeit brauc projām cilvēki tikai tāpēc, ka tur ir gandrīz pat 200 eiro lielāka alga. Līdz ar to šeit arī, es to piekritu, ka jārisina tur jautājumu arī par algam. Iznāk pats smukākais, ideālākais variants, kas apmierinātu visus, būtu, ja atstātu to visu jaunajai varai un būtu konkurss, kur būtu vairāk pretendenti un vēl piedalītos konkursā ar vīziju, ar vairākām personām. Ja viņš konkursu uzvarēja, tad viss būtu skaisti un forši. Okay. Nākamais jautājums, kungi. Tuvojas tā diena, kad viņi visi tur sabalsosies savā starpā. 1. jūlijas. Jā, bet mums ir jāuzdod līdz tam jautājums Andrejam. 3 vietas. Tas ir sasniegums. Bet mums vēsturiski bijušas... Nē, vienai partijai nav bijušas 3 vietas. Dažādas ir bijušas. Tur Saskaņa atsevišķi, vai ne, Krievijas Savienība ir atsevišķi bijusi vienmēr. Tagad vienā partijā 3 vietas. Apsveicu
kādi plāni vispār? Tur ir iespēja tagad ielausties iekšā pie tiem visiem un pateikt, es arī gribu strādāt koalīcijā. Klausies, Kaut vai inkognito režīmā. Man viedoklis jums noteikti nepatiks. Nē. Pagarā viņš nāca pie tevīm ar čemodāniem. Ne viņš ir rāviņš, bet viņa... Mēs esam pārlielupē, mēs runājam lietas, kas nepatīk. Viņš nenāca. Un es domāju, ka nekas arī Bet jūs pats kāds zvanījāt, piemēram, tur nezinu... Nē, es satikos, mēs principā pirms vēlēšanām un pēc mēs runājam atsevišķi mēs ar ZZS nerunājam, ar nacionāliem nerunājam, principā ar visiem pārējiem mēs runājam. Jā. Un apspriedām topušo koalīciju, jauno koalīciju, un, protams, galvenais mērķis, kad gājām uz vēlēšanām, tas bija tieši mainīt šo varu. Okay. Tas ir izdevies? Nē, tas bija arī 21. gadā, 4 gadus nostrādājot opozīcijas, vienmēr rādīju to, ka kaut bija visādi piedāvājumi, līdz ar to mēs gājām, līdz ar to, ka jāmaina to varu. Un šeit mēs arī nostrādājam, lai mainītu. Un otrais, ko mēs darījām, tas ir apvienot cilvēkus. Tāpēc es arī runāju par to, gan apvienot partijas, gan latviskas partijas, gan krievu runājušas partijas. Un, man liekas, man tā arī izdevās. Tie 4 mēneši, kuri zaudēju no savas dzīves, katru dienu braucot uz Rīgu un runājot ar visiem, lai vienoties, lai atrisinātu visus tos smalktus punktiņus, kur arī radās, kad vairākas partijas apvienojas. Man, protams, žēl, ka citas partijas pēdējā brīdī tur, jo paši sākumā bija mums 5 partijas, kur mēs gribējām apvienot. Kuras? Var nosaukt? Tie bija arī sociālisti, mēs ar daudziem, kas runāja, bet tieši tad... Saskaņa? Arī runājam, ar visiem runājam. Jo, atvainojos, ka patas, tas, kas bija tajā nacionālajā televīzijā, vai LSM, vai kā RTV, kā ir pareizi sauc? LSM? Tas bija tā smieklīgi. Viņš tur lapiņa priekšā. Tas vispār bija... Tu redzēji vispār to? Es redzēju, jā. Man liekas, ka bija jautājumi. Man bija jautājumi. Viņam sanāk, kāds iesūtīja. Viņam kāds iesūtīja. Jā, par to iet runā. Viņš zināja atbildes uz visiem jautājumiem. Viņam bija uz lapiņas jau sarakstītas. Viņš ņēma un vienkārši lasīja. Jā. Arlaukungs, kad būs algas palielinājums? Labi, viens jautājums, Andrejam. Man te rakstīts ir, ka 15. jūnijā. bet jāatļausies turpināt. Nē, turpin. Jā, par šo vispār, ka topušo koalīciju, protams, tu runājot, piedalīties koalīcijā veidošanā. Nē, mēs esam pēc vēlēšanām, mēs tikai atstumti vienkārši no koalīcijas veidošana, tikai tāpēc, ka mēs esam Krievu. Kā tur bija minēts, kā tur Štals rakstīja. Austrumslāvu. Jā, nē, mēs esam pretkremliski, prokremliski, jā, tur, tas mūsu neatkarīgu mediju narratīvi, kuru izdomā. Jā. Līdz ar to tas bija, es saprotu, ka tas bija tāds solis, lai parādītu, kāpēc mēs viņu atstumjam, un nav svarīgi, ka tur Pagavurs ieņēma pirmo vietu, principā, ja mēs skatāmies pēc plusiņiem, un lielāko Jelgavnieku atbalsts, neskatāmies uz to, ka mēs ieņemam kaut otru vietu, bet tur 0,5% atšķirība no ZZS, kuri atkal uzvarēja principā vēlēšanas. Bet mana nostāja vienmēr bija tā, ka mēs, protams, varbūt ideoloģiski mums ar citām partijām kaut kas nesakrīt, bet Jelgava, tas, protams, ka jebkura pašvaldība ir, pirmkārt, tas ir saimnieciskie jautājumi, un tur mums pēc programmām daudziem viss sakrīt. Tāpat ir skatoties IKP, principā gan ģimenu atbalsts, gan pabalstī, gan ceļi, gan pagalmi, mums principā viss sakrīta. Bet, ko es nevaru sev pieļaut, to, ka tas ideoloģiskais tas ir viens, bet tīri, kad tevi dala etniski, un tas ir pamats vai princips, ka mēs veidojam koalīciju, tu esi Krievs, tāpēc mēs tevi ņemam koalīciju, neņemam koalīcijai un neskatāmies uz tavu paveiktu darbu, uz taviem redzējumiem, ko tu gribi, kā tu gribi. Neskatāmies to, ka mēs pārstāvjam tagad 1/3 daļu Jelgavnieku pēc būtības matematiski. To mēs arī ignorējam un vienkārši veidojam savu koalīciju. Līdz ar to es nekad neatbalstīšu šo koalīciju, kur dala etniski, kur ir rusofobu koalīcija, un kur principi sevi uzskata tā, ka mēs varam vienkārši ignorēt 1/3 daļu Jelgavnieku. Es šo koalīciju neatbalstīšu. Tagad būs tas 1. jūlijā balsošana, jūs nebalsosiet? Ja, es neatbalstīšu. Mana individuālā visiem es uzskatu... Bet, ja, piemēram, tagad atmestu? Jūsu partijas biedri, viņiem brīvais balsojums vai pa komandi?
disciplīna, jā. Bet, piemēram, tagad atmetam to visu rusofobiju, naida kurināšanu, visu, kas mums bija pirms vēlēšanām, visādiem Rosļikoviem, vispārējais un nacionāļiem. Ja, ja nebūtu šī tā viss, ar ko jūs ietu kopā, lai gāsturā viņu? Ideālā variantā, ilūziju pasaulē, kaut kādā tur, Klausies, ir jāsapņo cilvēkiem arī. Ir arī tā kā vajag manifestēt. Paša sakama, principā partijas sadalījies Jelgavā, kad gāja visi tie 12 partija gāja uz vēlēšanām. Bija partijas tie, kuri gatavi strādāt ar ZZS. Un tur, principā, ir nacionāli. Mēs tagad jauno koalīcija izveidoja savu starpā paņēma nacionālus, kaut es arī to nesaprotu. Jūs viņam piedodiet visu, ko viņi darīja kopā ar ZZS pēdējo 12 gadus, tas ir ok. Galvenais, ka tas mēs nepiedodam, ne? Jā, bet jūs paņēmat tad pats šis Šligemelis, viņš taču sēdēja tajā koalīcijā cik gadus, jā? Sēdēja, klusēja, balsoja. Jā, visu balsoja, visu atbalstīja. Jūs tagad neņemat pagoru, kad viņš neatbalstīja un visā tā korupcija nepiedalījās, bet šitais piedalījies, pofik, mēs viņu ņemam, galvenais, kā Latviska partija, jā? Galvenais patrioti, jūs esat nepatrioti, jā? Pirmkārt, mēs esam Jelgavas patrioti, tas ir fakts. Bet Latvijas? Gan arī Latvijas, es devu zvērestu. Tieši tā. Divas tu zini arī Jevģeni, cilvēkam 3 vietas ir. Tavā matemātikā, pie šī te izklāsta, kā mums tagad ir 3, 1, 1, 2, 2, jā. Varētu izveidot, piemēram, bez nacionāļiem. Varētu vai neizveidot? Mierīgi. Jā. Tas nozīmē, ka tā ir apzināta rīcība no tām partijām, kā piemēram jaunā konservatīvā partija, neņemt suverēno varu koalīcijā. Jā, jums atvainojos, jaunatviešu suverēnā vara vai suverēnā vara? Suverēnā vara. Pirmais, kurš iet? Jaunatviešu un tad suverēnā vara? Tur vienalga. Ok. Labi, tavs komentārs. Es redzu to vienu iezīmi. Ir vēl viena partija, kuru paņēma koalīcijā Latvija pirmajā vietā. Viņiem ir zināma, teiksim, suverēnā vara, ar viņiem dala šo te vēlētāju, jo, teiksim, Šlesers arī runā krieviski un tā tālāk. Bet jaunais tas deputāts, kuru ievēlēja, viņš sevi pozicionē kā uzņēmēju, nevis cīnītāju par kādu sabiedrības grupu, jā, pēc tautības, valodas un tā tālāk. Un tāpēc šādu cilvēku ir vieglāk ņemt koalīcijā. Viņš ir arī atklāti runājis pret Šleseru. Līdz ar to, protams, ir jautājums, kāpēc viņš ir tajā partijā. To jautājumu noteikti ir cilājuši arī citi jaunās koalīcijas dalībnieki. Bet, manuprāt, tā būtiskā atšķirība ir tā, ka suverēnā vara runā ar savu vēlētāju, uzrunā krieviski jau. Tā kā no sākta gala. Un, acīm redzot, jaunajai koalīcijai tas nav visai pieņemami. Es to, Jevgenija, pārdomā mazliet iemetīšu informāciju, kad es atceros pašos pirmsākumos, kad es skatījos, kur Jelgavā var sākt ar ko politisko dzīvi. Sākumā liku lozi ar uz to Latviju pirmajā vietā, jo es reiz noskaidroju tur, kas solīja, kad nebūs tur neviena vecā pilsētas darboņa. Man, piemēram, nav pieņemami tādi cilvēki, kas tur ir sasmērējušies, un tad viņš ies un stāstīs, kā Jelgavā viņi sakārtos un ieviesīs kārtību. Un tad tur uz sapulci bija atbraucis Zivtiņš, tas bija 24. gada oktobris kaut kad tad, jā. Viesnīcā Jelgava, un tur no stūra izlīd ārā Konucis tajā sapulcē. Viņš saka, jūs man iedodiet sarakstu 18. vietu, es jums iedošu 3-4 tūkstoši priekš vēlēšanām naudu. Un es tur pēc tam biju uzdevis jau konkrēts jautājums. Mēs nevaram ieteiksim uz vēlēšanām kā zemnieku bars kaut kāds, jo viņu nostāja tur bija tāda. Tur Eichvalds to teica un Vaišļa, kas tagad jau atlūgumu laikam tā ir rakstījis no tirgus. Kad mēs pēc vēlēšanām paskatīsimies, kas kur kā būs, skatīsimies pēc plusiņiem. Tādu pufeli liek ausī cilvēkiem, kad tad saprat, ka viņi meklē vienkārši derīgos pamuļķus un ka kāds tur to visu vada no augšas. Un tā, kad es tos visus jautājumus uzdevu, tad principā es sapratu, ka tur nav ko darīt.
Un tur partijā var jebkurš pierakstīties, tur vispār nav nekāds filtrs, nav nekādas cilvēka pārbaudas. Piemēram, pie Kurloviča, kad es aizgāju, tur vispirms tevi paskatījās reputāciju, paskatījās, ko tu dari sociālajos tīklos, vai nav kaut kādas citas tādas pretrunīgas informācijas. Tur vienkārši uzrakst iesniegumu, tā ir Stārs Toļerovs bija. Viņš vienkārši uzrakstīja iesniegumu, un viņš bija iekšā Latvijas pirmajā vietā, un uzreiz jau sāka aktīvi sevi pozicionēt, kā tur, ka viņam saskaņa nekāda saistība nav. Vispār nekāda filtra, tur galvenais bija cilvēku masa. Un viņi tomēr, kā es saprotu, izdarīja likmi uz cilvēkiem, kas bijuši pie varas. Un tagad jautājumu Andrejam var uzdot, kas interesē ar daudz man skatīties. Tu vari, es neesmu šeit nekāds tiesnesis, Andrej, esmu moderators. Tu kā bijušais policijas virsnieks. Krimināla policija izmeklētājs. Dzirdi, vēlreiz jautājumu. Tuvāk mikrofonam. Smuki apstājies taisni. Mani interesē maniem skatītājiem daudz. Voda vai? Jaunlatvieši. Tu policijā izmeklētājs bija? Vai operas? Gan izmeklētājs. Nevar dzirdēt tevi tuvāk pie. Gan operas, gan izmeklētājs. Tev bija spēja pareģot, teiksim, krimināla lietas iznākumu, vai ne? Tu cilvēku notiesās vai nenotiesās? No. Piemēram, viss skan forši, kā jūs darījāt. Es, piemēram, personīgi nevarētu iet aiz Brēmeņa, zinot to, ka viņam krimināla lieta viņu notiesās. Tu to jautājumu cilāji tur augšā? Ne. Un ja tu viņam neizdomājies, kādreiz to pajautāt un pastāstīt? Kas ir Brēmenis? Brēmanis ir viens no jaunatviešu dibinātājiem. Vai tad nebija tās sievietes? Nē, pieņemsim Stepaņenko, es saprotu. Tas ir suverēna vara. Stepaņenko, es saprotu, jautājumu nav. Sieviete politiķe ņemās. Jā, man patīk, kā viņi tur... Jā, šeit ir runa tieši par Brēmani, ka viņiem ir krimināla lieta. Jā, tas īstumā nav nice. Piemēram, man, ka es būtu policijas virsnieks kā tu, es nevarētu iet, zinot to, ka viņu notiesās, un pēc tam uz cietumu pierīdačku nes. Pagad, tas nebija tas, kas Saudarābijā piķi savāca? Nē, apvienotais Arābu Emirātos, 100,000. Nu, nice. 17,000 viņš atmaksāja. Andrej, kur tā nauda? Man cilvēki prasīja, viņš bloķēja uzreiz viņus pa jautājumiem tādiem. Taviem visiem sekotājiem, kur seko arī Žorikam, es tad atbildēšu to jautājumu. Skaties, paša sākumā, pirmkārt, mēs esam vispār atsevišķi partija. Okay. LKS, es esmu līdzpriekšsēdētājs. Okay. Bremenis, kā jaunlatviešu priekšsēdētājs, tas ir otra partija. Un ir Stepaņenka, kur arī priekšsēdētāja suverēna vara partija. Un, kad mēs apvienojamies, principā mēs runājam jau ar suverēnu varu, kuri jau apvienojas ar jau latviešu. Un, principā, mēs gājam tieši Jelgavā, tur jau bija apvienojums. Mēs pie viņam tā kā pievienojamies. Runājot par to, ka viņam krimināla process, mana praksa rada to, ka krimināla process nenozīmē, ka cilvēks ir vainīgs. Tāpat, ka šodien ir krimināla process par manu kolēģi, Taņu Andriets, kuri principā draud līdz mūža ieslodzījumam. Un tu tagad saki, ka man bija tāpat, ja mēs salīdzinām, ka man vienkārši jāatsakās no sava cilvēka tikai tāpēc, ka VDD pret viņu uzsaka kriminālu procesu un principā viņa jau noteikti ir vainīga. Ko man teica tagad nekā personīgi, kad atbrauca uz Jelgavu ņemot man interviju. Saka, kāda veida jūs varat viņu aizstāvēt? Te ir atšķirība, ka mēs, kas saka, ruski svojih не бросают. Mēs, atšķirība no citām partijām, ka bija tā pati saskaņa, kad viņa kolēģi tur paņēma, bija krimināla procesa, viņi vienkārši no viņa atsakās un viņi paņēma to pašu Roslikovu. Kad pret Gloriju bija krimināla procesa, viņi šodien saka, mēs tevi aizstāvēsim līdz galam. Nākamā diena viņš iziet, saka, viss davai valinu partijas. Bet, Andrej, jūs domājat, tad jūs pareģojat Brēmani notiesās? Es vispār nezinu par šo procesu. Es godīgi... Absolūti painteresēties un padalīties. Nē, es to nedarīšu. Nē, vienkārši viņš tagad ir ievēlēts, ne? Jā. Tas nozīmē, ja viņš ir Rīgas doma ir ievēlēts. Tas nozīmē, ja viņu notiesā, viņam mandātu atņems. Jā. Es nezinu. Tā jau nekāda problēma nav. Nē, tad ieliks... Tad kāds ar mīksto mandātu? Jā, tad ieliks. Tas ir cita daļa. Es skatos tagad, pie manis atnāca, piemēram, es godīgi saku, man līdz šim nepatika Glorija, kad viņi gāja uz to stabilitātes partiju, jā. Es uz to visu skatījos, domāju, kas tā? Tas ir vienkārši kaut kāda, nevar būt tā. Es vienmēr biju pret to, lai cilvēks iet politikā bez kaut kādas izglītības, bez
konkrēti kaut kāda dzīves pieredzes, ko tu vari dot valstī, tur, ja tu nekad dzīve nestrādā dokumentiem, ko tu vari, es skatījos uz to ar tādam lielam acīm un viss, bet pēc tam vairāk iepazinot to pašu Gloriju, es sapratu, ka cilvēki, viņi nav varbūt izglītība, bet viņi cenšas. Viņi grib mainīt. Un patiešām tā situācija ar to izglītību un to sodāmību, kaut viņi bija sodīti, viņi savu sunu 200 stundas viņi jāatstrādā. Viņi atstrādāja visu, toties cilvēks savu sodu ir iztiesījis. Okay, labi, jautājumu atbildēsim. Jūs, Andrej, paliksiet nākotnē arī zem tā pašas nosaukuma jaunatviešu suverēnā vara vai kaut kas var pamainīties? Mums būs kopsapulcē. Mēs tālāk domāsim, kā strādāt, bet šīs apvienojums, viņš parādīja, ka ļoti daudz partiju, gan valsts līmenī, gan pašvaldības līmenī, tas nav pieņemts. Tikai šķēl sabiedrību, šķēl vēlētāju, un tieši apvienojot latviešus, krievu, ukraiņus, baltkrievus, ebreju, čigaņus, tur ir tā atslēga, saproti? Tur es redzu uz to, ka jāstrādā, un godīgi tev teikšu, ka Rīgā es gāju arī runāt, lai veidot kopēju sarakstu. Man VDD darbinieki runāja par to, ka tās nav pieļaujams, ka tieši Rīgā apvienojas krievu runājuši partijas. Viņi uz to man spieda, ka jūs nevar apvienoties. Es saku, kādā veidā mēs nevaram apvienoties? Viņi saka, tāpēc, ka tas nevarat viss. Jums būs problēmas. Un darīt bija viss, lai mūs šķelt. Tas realitāte ir. Jautājums Jevgēnijam. Jevgēnija, ja būtu domas deputāts, sadarbotos ar pagoriešiem? Ko? Zin kā, tas droši vien nav tā uz sitiena atbildāms, jo no vienas puses es esmu par demokrātiju. Es uzskatu, ka vairākums tomēr uzvar. Un zināmā mērā vairākums diktē. Mazākumam, kā mums visiem būs jādzīvo. Mums ir jebkurš satiksmes likums, kuru pieņēmis vairākums. Un tam, kam patīk gāzt pa pilsētu uz 100, viņam nākas sadzīvot ar savām iegribām, un ievērot šos te likumus. Tāpēc es droši vien būtu konstruktīvs, un ja opozīcija sniedz jēdzīgus saimnieciskus jautājumus, tad kāpēc ir jāatstumj kādu, es nezinu. Ja priekšlikumi ir kaut kādi tēmēti, lai šķeltu sabiedrību, tad, protams, ir pret. Es neesmu par šķelšanu nekādā gadījumā, un mani godīgi sakot pārsteidza vispār, kad pašvaldību vēlēšanās ir šī blakne. Jā, mēs saprotam, kad mums ir 30% krievu valodīgie, bet šobrīd no pašvaldības ir noņemts pēdējais instruments. Mums ir latviešu plūsmas izglītības iestādēs un visi aizmirstam to nacionālo jautājumu pašvaldības. Arī neredz nekāda problēma nacionālajā jautājumā. Viņa nav. Ir kaut kādi daži dzērāji, dažkārt, kuriem kādas problēmas ir un viss. Dzērāji, te domā Saime, kuras? Nē. Tur arī, bet tā, teiksim, kas labi, es sapratu. Jevģēnijs saka tātad, respektīvi, mums nav pašvaldību vēlēšanās nacionālā jautājuma, bet tajā pašā laikā. Viņš ir. Andrejs saka, viņš ir. Tātad mēs tomēr esam kaut kādā tādā kā kolīzijā vai pretrunās, kā mēs to varētu teikt, kad mums tomēr ir. Un ja vēl to, piemēram, kaut kāds ārējais faktors nosaka, ka, piemēram, mēs šeit visi aģitējam, piemēram, es stādu dienās Jelgavā, aģitēju, gāžam rāviņu, tur visu daram, izdalīt tur visus, kas man bija, tur tās lapelītes, skrejlaps, un tajā pašā vakarā parāda sižetu LTV1, kur tiek, piemēram, intervēti visi Jelgavā ievēlētie deputāti, un pašās beigās tiek parādīts Konutis, kurš pat nav ievēlēts. Mana kā topošā vai kandidāta darbs tam dienā ir kaķim zem astes. Tas nozīmē, ka mums LTV1 atnāk un jau sāka vēlētājus ietekmēt. Kāpēc viņš tikai viens pats parādīts? Kāpēc tur bija, piemēram, tā ir valsts televīzija? Jaunā konservatīvā partija, zaļā partija, reģiona apvienība, jaunatvieši. Kāpēc tur nebija neviens cits? Tikai Konuti parāda pašās beigās, tā kā viņš būtu kaut kāds glābējs Jelgavai. Nav viņš glābējs.
Nu, kaut arī viņš būtu kaut kāds nav viņš pazīstams glābējs. cilvēks. Jā, Nav viņš glābējs. Es viņu vispār uzzināju, ka kaut šeit plakāts parādījis uz Baznīcā viņš stūra. ir pazīstams cilvēks. Nu, jā, baznīcā. ir runa. Bet Tāpēc, mums ka viņi ielika satversmē pirmo, ir, tāpēc, ka viņš ir tas sektas. Un tāpēc arī ielika. Bet mums ir baznīcā, mums taču ir rakstīts atversmē, ka valsts var šķirt no baznīcas varas. Jā. Nu, tad Bet mēs tu- nevaram vairs jaukt to. Es teikšu, tā, Konstantīns, klausies, man ir cilvēks, kurš iet uz to baznīcu, kā viņi sauca, 50-tnieki, es nezinu, kā Latvijas. Man teica, ka tur pa politiku nerunā. Tur ir Kā nerunā, konsekventi. tur pēdējā bija tā sapulce, viņš dalīja tieši tajā sapulces laika, viņš dalīja savus skrejlapas. Konutis. Balsojot par pirmo sarakstu. Man katrs balss ir svarīgs, krievu balss man ir svarīgs. Bet tas ir realitāte, ko man stāstīja cilvēki. tieši Man no teica, baznīcas. ka razviečiki, ka nē. Bija. Man cilvēks. Man patīk, kā visiem te kaut kāda tīkli ir, vai ne? Varbūt tas ir- Varbūt tas bija pietuvinātiem cilvēkiem. Visi sēž zālē. Un tur sēdēja arī mans kandidāts no mana sarakstā. Un viņi vēl tā paskaties uz visu, saka, tā drīkst vispār? Tad es atnesīšu Andreju, jā? Es arī būtu atnācis, nav pareizi. Bet Labi. viņi tur nedalīja, tāpēc, ka nav Galvenais pareizi. nākamais, lomas nē. sapratāt, ja Mēs sapratām, bet nākamais suverēnē varēja būt vēl viena, divas vairāk balsis, ja arī ZZS paņemtu koalīciju. Labi, tātad, respektīvi, nākamais jautājums. Ko mums darīt tagad ar to visu mūsu demogrāfiju? Mums ir milzīgi parādi apstiprināti jaunajā budžetā no valsts kases un vēl nezinu no kurienes. Mums ir kaut kādi tur galvojumi kapitāla sabiedrībām. Vai nebūtu prātīgāk, ka tas iedzīvotāju skaits sarūk, apvienoties ar novadu? Jevģenija. Es dažas dienas atpakaļ jau citā raidījumā šo teicu. Nāksies atkārtoties. Droši, tu neatkārtojies. Šitais ir pirmreizējais. To mēs nezinām. Te ir pārlielupa. Saka vēlreiz, un tu mēs esam pirmavots, kas dzirdējis to. Kā tu noformulēji to jautājumu? Tas bija tik labi. Respektīvi, mums samazinās cilvēku skaits. Jā. Tie, kas piedzimst, nav mums tik daudz. Jā. Ar laiku tie visi tie jaunie bērndārzi un visi viņi būs tukši. Un, ja iedzīvotāju skaits samazinās, vai tad nebūtu prātīgāk apvienoties ar novadu? Jo tad mums tās finanses sakārtotos varbūt labāk, iedzīvotāju skaits palielinātos mākslīgi. Es nezinu, kaut kā uzburt pēkšņi. Jā. Un arī nebūtu jāceļ pilsētas teritorijā milzīgi kaut kādi industriālie lauki. Viņus varētu novadā visus celt prom no cilvēku. pateikšu savu viedokli. Te būs jāatlec atpakaļ, kā tika veikta teritoriāla Administratīva reforma. Jā. Ir tādi attīstības indeksi, Jā. un pēc tiem indeksiem arī dala šo te izlīdzināšanas fondu. Okay. Respektīvi, tās pirmās attīstības fonda augšgalā visattīstītākās pilsētas pārdala šo finansējumu starp pārējām rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Tad, kad Andris Rāviņš atnāca pie varas, mēs bijām donori. Mēs bijām ļoti attīstīti pilsēta. Mēs maksājam citiem, jā. Šobrīd mēs esam viena no lielākajiem saņēmējiem. Ļoti labi. Es jokoju. Tas nozīmē, ka Jelgavas attīstība ir ļoti nokritusies, un vakar nekā personīgi pateica, ka novads šobrīd apsteidz Jelgavu. Tas nozīmē, novada IKP ir augstāks par pilsētas IKP. No tāda viedokļa mums, acīm redzot, būtu izdevīgi. Ja? Bet jautājums, vai mēs vēlamies palikt tajā pašā vietā, kur mēs esam? Ja mēs plānojam attīstīties un ielikt atpakaļ attīstīto klubiņā, tad tas mums nav izdevīgāk. Tad mūsu naudu nāksies pārdalīt citiem. Tad mums būs jārūpējas par teritorijām, par pagastiem, par lauku teritorijām, un mūsu pilsētas iedzīvotājs šo naudu zaudēs. Okay. Andrej, tu esi domas deputāts, sanāk 4 gadus jau, ja? Mēs esam ar Jevģeniju pļāpājuši par to, ka mums Jelgavā nesot attīstības plānu. Respektīvi... Nē, viņš... Jevģenija saka nav. Ir attīstības. Viņš ir izstrādāts vēl kaut kad sen. Viņu vajadzēja atjaunot. Viņš tagad ir līdz 29. gadam, bet... Tajā plānā ir jēdzīgas vispār lietas. Kā jēdzīgi? Piemēram, attīstības plānā ir iekļaut Ziemeļtilts. Jā, par 150 ļamām. Tur Rāviņš, es to tēmu paņemu, pacelu kādreiz domē. Viņš teica 70 miljoni, jā, bet
4 vai jau 8 gadus atpakaļ, kad bija vēlēšanas, viņi dalīja tādas skrejlāpus, tur arī bija norādīta Ziemeļtils, kur arī bija rakstīts 70 miljoni lati, ja, toties, tipa, inflācijas nav, un viņš atkal saka 7 miljoni. Bet kas tur bija arī interesants, ka tur Ziemeļtils, piemēram, ir iekļauts tā attīstības plānā, a stadions pie 5. vidusskolas, piemēram, viņu nav tur vispār. Kaut tā paša tagad programma, ZZS programma, bija iekļauts, mēs uzcelsim stadionu. Toties, šī doma strādās līdz 29. gadam. Strateģiska plāna stadiona nav. Toties, tas viss ir mēli. Toties, viņi neiekļaus jau tur to stadionu. Tas bija pamat. Protams, viņi grib piesaistīt 5. vidusskolu vecāku uzmanību un, protams, parādīt, ka mēs esam programmu tu iekļauši. Tur vispār runājot par to strateģisku plānu, protams, tas ir papirs, kur principā viņu vajag izdarīt tīri tā birokratiski, lai būtu, jā, bet teikt, ka doma seko tam plānam, es to neredzēju, bet runājot vispār ar apvienošanu, ko Jevgeņis stāstīja, es redzēju tagad, kad februārī Jelgavas novada doma pieņema budžetu, piemēram, jā, viņam lielas problēmas. Kad aizgāja tas Lasmanis, jā, kuram patīk tas brīvajā laikā tur... Pirkstas ostīts. Jā. Un sēdēt ar mašīnu ar kaut kādu tur, nezinu. Nevis brīvajā laikā, darba laikā. Darba laikā. Tieši komitejas sēde. Jā. Tas ir... man ar viņu tur personīgs konflikts, ka viņš tur uz mani iesniegumu rakstīja policija un tā. Bet viņš, kad aizgāja, principā budžeta bija zaudējums tur 16 miljoni, kā es dzirdēju no novada deputātiem. Jā, un no turienes jau sākas lielas problēmas. Viņam novada principā ir ļoti daudz problēmas, tāpēc, ka, un šeit es principā esmu pret apvienošanu, tāpēc, ka šeit tieši tas skars tieši Jelgavnieku kabatas. Mūsu budžetu, tas skars mums tāpat jau ļoti daudz problēmas, jā, mēs redzam tos pagalmus un infrastruktūru vispār. Un tos pašus stadionus, jā, pa 24 gadiem nevar uzstelt ne par Parliepus pamatskolas, ne 5. vidusskolas, un tas ir ārprāts. Jā, tas ir pamatprincips, jā, ka mums stadioni jābūt visur, un lai bērni spēlēs gan brīvajā laikā, tu paņem bērnu, aizēji un spēlē un nodarbojas ar sportu, nevis sēžas datorā. Kaut šeit ir forši datori. Vai ne? Jā. Tev arī sapratu komandās CS uzspēlēt visu kaut ko? Nē, es neesmu pret, jā, bet viss jābūt savas robežas, zini. Bet es, piemēram, gribu aiziet. Pie Parlielu pamatskolas uztaisīt tur gros un asfalts, jā, basketbola gros, jā. Es to biju, kad vēl skola mācījos, bija direktora Holsts, es pie viņa aizgāju, un es saku, tur, asfalts ir pa galvu, tur kājas var salauzt, vajag uztaisīt, un viņš tādu uztaisīja, jā, viņš paņēma, jā, Andrejs, ko jūs gribat, mēs aizgājam, jā, bet kamēr viņš bija pie varas, tad tas direktors, asfalts bija uzlikts, bet grozi tā arī nebija pamainīti, jā, un pēc 15 gadiem tur, cik pagāja, tikai pamainīja grozi, tā arī ārprāts, jā. Līdz ar to ir tādi primāri jautājumi, kur jārisina, bet es šodien esmu pret apvienošanu un jārunā tā, ka Konstantin pareizi teica, mums tagad ir parāds 149 miljoni, ja? Un tieši šī summa, viņa jau ir, tā kā tas ir... Viena budžeta apmērā. Jā, un principā tas ir uz 30 gadiem, jā, bet tas sanāk, mēs maksāsim mūsu bērnu un veids tur mazdēlē atnāks arī būs jāmaksā vēl. Un galvenais, ka jā, un tas ar budžetu ir problēma katru gadu. Pa 4 gadu laiku es redzu, ka jūs teicat, donori mēs bijām, jā. Tagad mums budžetu katru gadu mazāk, un te ir patiešām kaut ko jādara tādu, lai izvilkt mūs no tās bedres. Un es uzskatu, ka šeit pilnīgi atbildība iepriekšējā varas, kur 24 gadus vadīja pilsētu. Redzēsim, ka jauna koalīcija ar to tiks galā. Ok. Vidvu, tev jautājums. Tagad par novadu arī pieturpināt? Nē, tev jautājums tev tagad. Pajautājiet viņam viedokli, un es arī pa novadu, lai jūs vēsturiski saprastu, kāpēc mums arī vispār tur notika. Tev minūte laika. Man īsi tā, jā. Kāpēc, lai saprastu, kāpēc es arī esmu piekrīt Jevgenijam un Andriem, mēs pretpagaidām pievienošanu novadam. Vēsturiski tam jau vajadzēja notikties 2021. gadā.
To izraisīja divu cilvēku politiskās ambīcijas, kāpēc Ozolniekus, teiksim, pievienoja klāt novadam, a Jelgavu atstāja mierā, neapvienoja. To visu pie tā vainīgs ir Lasmanis ar ministru Pūci, tādu varam jāatcerēties, tāds bija. Tā bija politiska vienošanās, kad Ozolniekus nepievienoja Jelgavai, gribēja tā izdarīt, jo tad Jelgavas dome dabūtu virsū kaut kādus 7 vai 6 naidīgus deputātus no Ozolniekiem, un Rāviņš jau tad būtu tikts gāsts. Un viņi izlūdzās, pēc tam var redzēt interviju, kur Rāviņš slavēja, cik mums ministrs gudrs un Saima ir. Kad viņus pievieno Ozolniekam, jūs pēc tam zināt, cik bēdīgs liktenis bija Caunem. Un kas notikās novadā. To visu inicēja Lasmanis un Varam. Dēļ tā, kad viņš ļoti gribēja būt novadā par priekšsēdētāju, jo viņam tur ir dzīvesvieta un saimniecība. Un, lai mēs varētu apvienoties ar novadu, vēlāk mums ir tā kā senajā Romā, praktiski tad Jelgavā jāieceļ kaut kāds pirmais konsuls, kuram visa doma izsaka uzticību un neieprobežotām pilnvarām. Viss līdz pēdējiem pagalmam jāsataisa, visi, lai ir daudz maz apmierināti, 80-90%, un tad mēs varam apvienoties ar novadu. Savādāk pagaidām uzreiz, kamēr tu runāji, jautājums nākamais. Vai tu esi gatavs Kurloviču vietā iet par deputātu, ja viņš noliek mandātu? Protams, te es jau nebūtu mums to sācis to procesu. Jo tu esi otrais. Nu, jā. Respektīvi, ja viņš tā piemēram pasaka 1. jūlijā goodbye everybody, tad tu esi iekšā. Es šaubos, ka tā viņš izdarīs, bet jebkurā gadījumā es esmu tam gatavs, cilvēks savu jau, kā saka, atcīnījies. Viņam vajag palaist nākamos jaunos iekšā. Nu, spiest es nevaru cilvēku. Es arī nespiedīšu. Katru dienu rakstīziņu sveiks, Gunār, kā iet, kā veselība. To var saukt pie atbildības par vajāšanu. Taču partijas biedrs, viņam prasa, kā viņam veselība, kāda vajāšana. Nesapratīs. Bet jebkurā gadījumā es gāju politikā tādu mērķi, ka es esmu gatavs visiem scenārijiem. Man ir pēdējais jautājums, ļoti āķīgs, Andrejs, uzmanīgs. Tātad, mums, respektīvi, ir gadījumi, kad Jelgavas domē pēc balsojuma domes lēmums nav pieejams internetā. Piemēram, 2023. gadā bija balsojums par to, kad jāatsavina zeme Rafā zem krūzes veikala apakšā, lai var savienot to ēku ar zemi kopā. Tur tāds RKS prestižs sarunāja vai ar Rāviņkungu, vajag savienot to ēku kopā ar zemi. Rāviņkungs bija mutiski apsolījis visiem apkārt autostāvvietas Rafā. Ko darīja īpašnieks? Jā, ko darīja īpašnieks? Viņš paņem to zemi atpērk no pašvaldības, jo viņam virsū ēkas stāv veikals. Un tālāk pārdot dāņiem pa 500,000 eiro. Jautājums tāds. Domas lēmums internetā nav pieejams, un cilvēki balso nevis pacīšu lēmumu, bet par paketi. Un jūsu balss tur arī bija pagauri iekšā. Par ko es vispār izbrīnījos, Andrej, jo tur reāli varēja redzēt, ka tā atsavināšana nav vajadzīga vispār. Redzi, Konstantīns, te ir runā par to, ka... Viņi atsūta 17 lēmumus, un jūs balsojat par paketu uzreiz, ne? Pa grozu visu. Klausies, tur vispār, kāpēc es runāju, ka ir ļoti liela atšķirība, vai tu esi opozīcijas deputāts, vai tu esi koalīcijas deputāts. Ja, kad tu esi koalīcijas, tu piedalīsi tajā lēmumu, un tu reāli satikies ar tiem specialistiem, kur to lēmumu gatavo, un tu redzi, kas ir zem šī lēmuma vēl kādi punkti. Kad tu esi opozīcijas deputāts, viņi tev pirms kaut kādam sutkam, pēc būtības jāsūta 3 dienas, viņi var atsūtīt tev vakara, un, piemēram, un sagatavojas. Tu nevari, tev nav iespēja, arī tev ir kaut kādi jautājumi, tu nevari atsūtīt kaut kādu savu, jautājumus domai, tur izpildvarai, tu nespēji, tu vari uzdot kaut kādus jautājumus tieši domai, ja, un tev var sniegt atbildes, bet arī vari nesniegt. Pēc būtības, pēc tā lēmuma, tur visi deputāti balsoja par. Nē, tur atturējās 3. Rublis, Kurlovičs un vēl viens atturējās. Jo tur bija pasniegts, ka tas ir vienkārši, ir fizisku personu tur darīšanas, jā, tur, principā, un galvenais, tur juridiski mēs nevarējam, protams, tas arī lēmums, viņš jau bija tā kā faktisks. Jā. Jo sanāk, jau mēs visi nobalsotu pret, mēs nevaram balsot pret. Jo tas ir juridiska darīšanas, ja viss tur juridiski tur nevar. Principā tu jau balsā, tāpēc, ka tur bija darījums noslēgts. Bet fakts ir tāds, ka savu priekšvēlēšanas laikā es arī daudz runāju par to, ka tas melošana, kas bija 24 gadu laiku, tas viņa parādās uz katra, principā,
jebkur kaut kāda lēmumā, jā, ka šeit arī atbraucējs, arī atceries to laiku, kad atbrauc, saka, ne, visiem būs uztaisīt autostāvvieta, viss būs labi. Un tu arī, kā jauns deputāts, tu tā kā paļus, nedomā, ka domas priekšstādājs, viņš melos. Ja viņš pateiks, tad būs, ka viņš tev uz acīs skatās. Pēc tam tu saņēmi, kad gala rezultātu saproti, ka ir tāda situācija. Tikai tāpēc, ka tev nav tas informācijas, tev nav ne palīgu, ne tur darbinieku, kur tu visu izskaidro. Tāpat tā situācija bija, kad mēs pieņemam budžetu par tām automašīnām. Kurš pacēla to jautājumu? Es pacēlu to jautājumu. Tāpēc, ka tev dot arī paketi ar budžetu, tu vispār tur nav rakstīts. Mēs ņemam mašīnām pa 250,000 nomet. Tur nav tā. Es vienkārši skatījos tos iepirkumus, atsevišķi pa nakti sežot un atradu to iepirkumu, es pacelu tos dokumentus un viss. Un tā uz domē es ieliku tos papirus, saku, kas tas ir? Un tad visi, es atceros Raviņa seju, viņš tā sarkan sež, skatos uz izpildirektoru, skaidrojiet. Un viņa piecēlās, mēs nolēmjām, tagad 3 mašīnas. Es saku, kādas 3, tur ir 4, kam 4 mašīnu dodiet? Viņa saka, tur vēl arī 5, tad vajag vēl izpildirektora palīgām un tā vietniecei tur. Es tu skatos uz to. Jā, tu vienkārši, tev nav tā, ka cilvēki domā, ka tev kā opozīcijas deputātam dot veselu to paketu un tu, lai budžetu vispār visu saprast pēc tām visiem tiem punktiem, es ņemu reāli savu kolēģi ekonomistu, kur mēs ar viņu sēžam un skaitām. Un redzam, kur var dabūt to naudu, piemēram, pabalstiem un viss. Un tad mēs sniedzam tos priekšlikumus. Ne vienkārši tā, es gribu, tīri populiskas kaut kādas priekšlikumus. Ja? Toties mēs sēdējam, bet tas aizņema nedēļu. A viņi to izstrādā gadu. Ja? Un tev nav tā kā, tev vienkārši dāt papīros, cipar 134 miljoni, tagad jau 136 miljoni ir budžets, uz 2 miljoni tagad atkal pacelts. Tas ir saistībā ar to, ka aizņēmuma un kaut kāda datācijas nāk. Bet kopumā vienkārši, lai cilvēki saprotu situāciju, te vienkārši dod parasto papīru, saka, davai balso. Tu uzdot jautājumus, saka, viss ok, davai. Es piekrītu tādiem žēl ir. Ko darīt reāli, Jevgenij? Vajag tad frakcijai katrai deputātu palīgu? Vai vajag iesaistīt to deputātu jau komisijas sēdē? Vajag laust esošo vispār, kā strādās sistēma domē, jo viņa ir noslēgta un viņa ir autoritāra no augšas. Tur nav nekādas iespējas kaut vai zemākā līmeņa nodaļas vadītājiem pateikt, departamenta vadītājiem, manuprāt, šis lēmums nav pareizs. Tādas iespējas nav. Tur visi strādā pēc viena cilvēka vēlmēm. Un pasaka, to darīs. Jā, tieši tā. Un otra lieta, ko arī jaunā koalīcija, cik es saprotu, viņi ir par to vienojušies, un tas ir tas lielais punkts, kur visiem ir viensprātis, ir atklātība. Ja budžets, ja katras iestādes mazais budžets ir publicēts internetā ar transkripcijām, kur kāda naudiņa aiziet, nav problēmu. Sabiedrība var, ja kādam ir laiks, viņš var sēdēt un pētīt visu gadu. Ja, ja šīs informācijas nav, tad tam nabaga deputātam, un šajā gadījumā jāsaka nabaga deputātam, jo viņš ir ievēlēts kā pārstāvis domē, lai viņš pārstāv intereses, un viņam šīs informācijas nav. Viņam iedod priekšpēdējā dienā, bet tas informācijas apjoms ir pirmkārt nenormāli liels, un lai tu sagatavotu kaut kādus pretargumentus, tev katrā ir jāielien iekšā, jāiedziļinās katrā jomā, katrā tiesību aktā, ja? Kaut vai, kāpēc šāds ir lēmums? Ja? Vai mums likums to pieļauj, ja? Vai mēs nepārkāpjam? To visu vajag vākt pamatojumus un argumentus un dot pretī koalīcijai. Ja? Bet tiem deputātiem nebija tāda iespēja. Es ļoti ceru, ka tā tas būs arī. Šeit ir tā, ka cilvēki pareizi saka, ka viņus sistēma izmantojot sistēmas līdzekļus var noslogot, bet, ja tu esi ievēlēts kā deputāts, tev atliek pēc tam cīnīties tam netaisnībām.
pašvaldības deputātiem ir tiesības rakstīt pieprasījumus, saņemt jebkādu informāciju, kuņam kas vajadzīga. Viņš drīkst iet uz jebkurām pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Celt, rakt augšā un vākt informāciju. Varbūt viņam sākumā, kā saka Andrejs un Evgenijs, nekā neiedos, bet viņam pēc tam ir iespēja visu dabūt, pieprasīt un publicēt pēc tam to visu informāciju un parādīt, teiksim, to sabiedrībai, ja to esošā vara negrib. Tādā veidā var par to cīnīties. Okay. Teiksim tā, kaut kur kārtīgi mūsu deputāti gāja, tur ņēmās. Ja viņiem ir tie instrumenti, tad ir jālieto. Es piekrītu vienkārši, lai viņš nav tā, ka viņi tur aprok. Kāds gāja pie Rīna uz Nīpu? Es netiku. Piemēram, Andrej, es biju augstākais tehniskais direktors Oļeks. Nē, saprotiet, ka nāk deputāts no domes uz pašvaldības kapitāla sabiedrību. Tur ir cita attieksme, tur to paklāju uzklās virsū. Pagaid, jums bija paklājs? Nē. Kafija? Es tev teikšu, pīrādziņu. Es atnācu. Konfektes bija uz galda. Nē, man redzēja sekretāra un saka, viņu nav. Es saku, viņam šodien pieņemš nazā. Viņš aizbruca, saku, viņa mašīna stāv, kur viņš ir. Viņu nav, viņš ir piezvadis. Visu, tā bija realitāte. Es gāju ar cilvēku sūdzībām reāli, ka tur jāpalīdz. Un pēc tam arī domāju, kad es palūdzu, jau reāli saku, dodiet viņu šeit, ka valdes locekli, lai atbild uz jautājumiem. Un viņš neatnāca. Tur nebija tā, ka pateica man Gunārs stāstīja to atgadījumu, kad viņš ir atvaļinājumā, mēs pārbaudījām visu kārtībā. Kaut kā tā bija, jā. Un arī es viņam prasīju, bet vajag reorganizēt Nīpu. Viņš saka, kamēr esmu pie varas, neko nevajag mainīt. Es saku, ok, tad jūs nebūsiet pie varas. Ok. Jā, un pēc tam arī bija tā, ka viņi izsauca, viņš aizbrauca uz atvaļinājumu, es pēc tam tāpat rakstu, vajag viņa. Mēs nepabeidzām līdz galam, vajag konkrēti uz jautājumu. Tad viņa teica tā, jau izpildirektora, kur atbild par kapitāla sabiedrību. Viņš saka, ne visus jautājumus jūs varat uzdot. Tikai tas, kas konkrēti šajā lēmumā tur skar kaut ko. Es saku, labi, bet... Un viņš pieslēdzās attālināti. Un saka, kaut ko pēc papīra lasīt. Mums ir 2000 sūdzības, uz visiem 2000 mēs atbildējam, mūsu juristi labi strādā, viss ir kārtībā, mums nav nekas jāmaina. Viss ir kārtībā. Es tur uzdevu daži jautājumus, principā mēs jau uz tāds, viņš bija nikns uz mani, ka es viņam prasīju, kāda jums izglītība, kā jūs vispār tikai ieliekts. Jūs esat bija Rāviņa padomnieks, tagad jūs pēkšņi esat tur valdes loceklis, kaut kā arī dīvaini. Līdz ar to, un principā, es saprotu, es pēc tam arī gāju un to stāstīju Jelgavniekiem. Jelgavnieki man saka rakstīt par visiem saviem gadījumiem ar savām mājām, un es saprotu, ka man sakrājas ap 600 sūdzības. Es vienkārši viens tādu apjomu nevaru izdarīt. Es teicu, ka nē. Viss kārtībā, tur vienam nav nekas jādara. Bet jūs sapratāt galveno veidu, kā Evgenijs saka, kā var cīnīties to sistēmu, ja gadās tāds autoritārs Baidens kā mums. Mēs jau nogāzām. Publicēt un parādīt to cilvēkiem internetā. Internetā viņi nevar ierobežot jūs un apgriezt nekādīgi. To es sapratu, jā. Kungi, mums tuvojas šaus noslēgumam. Lielas paldies, ka atnācāt, bet pirms jūs aiziet projām. Vēl daži jautājumi, ja varēs. Mums vajag novēlējumu Jelgavniekiem. Tuvojas, ir vasara, tuvojas tie Līgo svētki, vispārējais. Tagad Bermudu 2000 dziesmu jau dzirdējāt, ja? Vecie hīti Eldorado šo Jāņu vakarā. Labi, novēlējums. Andrej, novēlējums Jelgavniekiem vasarā. Lai Andrim laba veselība. Es šaubās, ka Andrejs tu novēlēs. Nē, bet varbūt, zin kā, mums bija vakara šaus, viņš tagad miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Labs novēlējums. Runā mikrofonu. Mans novēlējums būtu tāds, ka pirmkārt varbūt patiešām mums jādzird viens otru, runāt šeit arī par to kaut kādu sabiedrības šķelšanu, ko dara arī centrāla vara. Es domāju, ka Jelgava ir mūsu kopīgas mājas. Jelgava ir Latvijas sirds, un katram jelgavniekam jābūt laimīgam mūsu pilsētā, un lai tam laime būtu, jābūt visiem kopā, jāsadzird viens otru un jāsaprot. Un nav jābūt šai šķelšanai. Līdz ar to es gribētu, lai, protams, cilvēki pēc arī tam vēlēšanām, kad viņi paskastīties bija pilna ar tām politiskām reklāmām, lai viss arī tā viņam aiziet, lai neviens viņam neboja tas nervus.
Un lai cilvēki vienkārši atpūšās un paskatās, un tā kā nebūtu tas patiešām tas sašķelšanas. Nevajadzētu to darīt, nevajag to rusofobiju, vajag tikai sadzirdēt. Tāpat es tā kā palūgtu visus jelgavnieku vienkārši nespriest to, kas saka mūsu medijas, kur runā arī kaut kādas tur mūsu neatkarīgi medijas, jā, bet skatieties un tieši vērtēt cilvēku pēc viņas darbiem, un es noteikti tad jūsu attieksme arī pret mums viņa būtu citāda. Jā, līdz ar to visam jauku vasaru. Un, protams, lai būtu mazāk lietus. Vai ne? Vidvud, tavs novēlējums jelgavniekiem. Paldies par vēlēšanu aktivitāti. Tieši tā. Novēlu, lai tāda tiek saglabāta mums Jelgavā visur, lai piedalās jebkāda veida mūsu pilsoņi. Es nešķiroju pilnībā. Ja arī tāpēc priecīgus svētkus, sieks praznikam, atdahņīti, atpūšties un tam ķersimies jau septembrī. Jau būs viss redzams, kur mums pilsētā pūtīs kāda vēja un buras. Būs nodevēja vai ne? Jā. Jevģenī, tavs novēlējums jelgavniekiem. Visiem priecīgus svētkus, un es būšu kā politikas apskatnieks tāds ļoti tēmēti. Es aicināšu visus paskatīties, kur katrs var dot savu pienesumu pilsētas izaugsmē. Kā es varu kā cilvēks pārstāvēt sevi, savu apkārtējo kopienu, iedzīvotāju biedrību un tā tālāk, lai ietu, lai sadzirdētu šo te kopienu Jelgavas domē, un kā katrs no mums varam piedalīties, jo šī koalīcija, es ceru, iesāks šo te labo ceļu, kad darbi tiek darīti sākumā uzklausot iedzīvotājus, un pēc tam seko darbi. Paldies. No manas puses pievienojas visam tam, ko saka kungi, un vēl savu vārtavu. Tātad mīlam sevi, mīlam savus tuvākos un mīlam savus kaimiņus. Uz atvadām Humanis, kas ir mūsu Pārlielupes atbalstītājs. Andrej, kandidēsiet uz Saeimas vēlēšanām? Mūsu partija? Jā. Jūs arī esat Saeimas? Es nezinu. Daudz kompānijas sastāv no tā, ko paši neieredz, un kamēr es dzīvoju tā, ka neredzu mēru, beigās iemācīšos lidot, šautots debesu tēvs. Reizēm drāma šajā sētā ir kā velns, manā prātā džeka apjukumā āda paliek melna, tā kā banāns vismaz pelna, tā kā traks velk, tā lai kļūtu bagāts ceru rīms, beigās piepildīs to sapni bez parāda, bet man sakrita kanāli pat bez reklāmas stenda.